Labrīt, trešdien mēs turpinām apskatīt, kā Pēters tika ārā no cietuma šodien no apstudu darbiem 12. nodaļas, 12. panta, sākot 12. pantu. To apzinājies, viņš devās uz Marijas māju, kas piederēja Jāņa sauktā arī par Mārku mātei. Tur bija sapulcējušies daudzi ļaudis un lūdza Dievu. Viņš pieklāvēja un pie vārtu durtiņām pienāca kalponi vārdā Rodi, lai apjautātos, kas tur ir. Pazinusi Pētera balss, viņa vārds neatvērus, priecīgi ieskrēja iekšā un paziņoja, ka pie vārtiem stāv Pēters. Bet tie viņai sacīja, tu esi jukus, taču viņi neatlaidās, tā tiešām esot. Tad viņi sacīja, tas ir viņa eņģelis. Bet Pēters joprojām klauvēja. Tie atvēruši durvis, ieraudzīja viņu un pārbijas. Mādams ar roku, lai viņi apklust. Viņš izstāstīja tiem, kā kungs izvedis viņu no cietuma. Tad viņš piekodināja pavēstiet to Jēkabam un brāļiem un devās prom uz citu vietu. Šis vienmēr stāsts man ir interesējis, ka šeit šie kristieši cītīgi ir lūguši par Pēteru, lai Dievs viņu izglāb. Dievs viņu ir izglābs, un viņš stāv pie vārtiem un klaudzina, un viņi nelaiž viņu iekšā. Un, kad kalponi dzirdēja viņa balss, viņi no prieka aizskrēja pateica mācekļiem, viņi neiedomājās ielaist Pēteru arī. Viņi netic viņai un saka, tas ir viņa eņģēlis, viņi ir pārliecināti, ka viņš ir nogalināts. Beidzot, ka viņi dzird, ka vēl turpina klaudzināt, viņi atver un pārbijušies redz Pēteru. Vai nav tā kādreiz, ka mēs kaut ko no Dieva lūdzam un viņš pārsteidz mūs ar pozitīvu atbildi, ka mēs momentā neticam, ka tas ir noticies un tas ir, kas šeit bija. Un tad Pēters viņam izstāstīja, kā kunga eņģēlis bija nācis un izglābs viņu, un tad viņš devās tālāk uz citu vietu. Viņš devās prom uz citu vietu. Bet ir labi būt pārsteigtam, ka Dievs atbild mūsu lūgšanas, bet sapratīsim, ka Dievs vienmēr atbild mūsu lūgšanas. Tā atbild nav vienmēr tā, ko mēs sagaidām vai cerējam, bet viņš vienmēr atbild. Kādreiz Dievs saka jā, tā kā šī gadījumā viņš izglāba Pēteru, kādreiz viņš saka nē, un kādreiz ir vienkārši jāgaida, kamēr piepildīsies tas, ko viņš ir izdarījis. Bet nekad arī nezaudēsim to prieku un pārsteigumu, kad mēs lūdzam par kaut ko, un tas īstenojās, tas notiek tieši kā mēs cerējām un lūdzam, būsim vienkārši pateicīgi. Bet arī būsim pateicīgi par tām reizēm, kad Dievs atbild mūsu lūgšanas citādākā veidā, jo viņš taču labāk zina visas lietas. Dargais un mīļais debes Tēvs, mēs zemojamies Tavā priekšā. Mēs pateicamies par jaunu dienu. Mēs pateicamies par Tavu žēlastību, kas ik rīts ir jauna. Mēs pateicamies par Tavu mīlestību. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti mīlē. Paldies, kungs, ka Tu mūs vadi. Paldies, ka Tu mūs sargi. Paldies, ka Tu esi ar mums visur un vienmēr. Mēs no jauna sevi nododam Tavās rokās, kā dzīvu svētu, Tev patīkamu upuri. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Paldies, ka Tu mūs tik ļoti mīli. Mīļais debes Tēvs, mēs mīlam Tevi un vēlamies pieaugt savā mīlestībā, pieaugt savā ticībā. Paldies, ka Tu vienmēr atbild mūsu lūgšanas un ka Tava atbildi ir vienmēr tā pareizā. Mēs visu, kungs, pakļaujam Tev un izlūdzamies Tavu žēlistību pār tam dvēselēm, kas Tevi vēl nepazīst, un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kad cilvēki dzird, ka Tu klauvē pie viņu sirds durvīm. Mīļais debes Tēvs, aizlūdzam par Ukrainu, mēs lūdzam, lai izbeidzas tur karš. Mēs aizlūdzam arī, mīļais debes Tēvs, par mūsu valdību, mēs lūdzam, kungs, svētī, dod viņiem gudrību, palīdz viņiem šajās dienās pareizi rīkoties un darīties. Aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par slimājiem, un tādi diezgan daudz piestājies klāt, uzliet savu roku, dziedina, mierina, stiprina, palīdz. Aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, par mūsu skolotājiem, kam vēl šonedēļ ir brīvdienas, mēs lūdzam, dod viņiem labu atpūtu un sagatavo viņus atkal, ka ies apakaļ skolu nākošu nedēļu, un arī mēs aizlūdzam par visiem bērniem un sevišķi studentiem, kam drīz vien sāksies nopietnie eksāmeni. Mīļais debes Tēvs, svētī ģimenes dzīvi, svētī un sargi. Uzklaus tagad, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev ir valstība, spēks un gods
mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas ceļš, tas būs atkal rītdien.